Skola ir nozīmīgs, interesants, jaunu atklājumu pilns laiks. Tas ir laiks, kad mēs satiekam draugus, iespējams, uz visu mūžu. Taču ne visiem viegli padodas uzturēt labas attiecības ar klases biedriem, un tas ir tikai normāli, jo klasē sanāk kopā daudz skolēnu, katrs ar saviem uzskatiem. Katram bērnam ir tāds iekšējs uzdevums iekarot savu vietu tajā sociālajā vidē, kas vairs nav ģimene, un ar kādiem paņēmieniem viņš to dara. Tas ir tas, par ko mēs reizēm pieaugušie satraucamies. Un līdz ar to es pieņemu, ka tā pašapliecināšanās reizēm pār tās robežas pārkāpi tad, ja bērnam ir uzkrāta agresija. Ja viņš nevar realizēt sevi mājās, nesaņemot pietiekoši daudz uzmanības, tad viņš to uzmanību piesaista neadekvātā veidā, izvēloties līdera lomu, un tā līdera loma iznāk tā agresīvā loma, kur viņš meklē kādu, kas ir vājāks, pār kura viņš var celt savu nozīmību. Un to reizē mēs traktējam kā emocionālo vardarbību pret saviem klases biedriem. Ja tu izvēlies kādu, kas nesīs tavus ieročus, un tu būsi kungs, un viņš būs kalps, kas nesīs tavus ieročus, jo viņš nav tik stiprs, lai nostātos tev līdzās un pateiktu vārdiņu stop. Bieži vien vecākie un stiprākie bērni bez jebkāda iemesla nodara pāri jaunākiem un vājākiem. Apsaukā, aprunā vai izjoko klases biedrus. Parasti no tādas attieksmes cieši vai nu jaunpienācēji skolā vai konkrēta ģērbšanās stila piekritēji. Nevienam mums vienalga, cik mums ir gadi, nepatīk, ka mums kāds dara pāri, ne fiziski, ne emocionāli. Vispirms ir ļoti svarīgi saprast, ka to nedrīkst darīt. Neviens nedrīkst aizskart otru, tāpēc, ka man otrs nepatīk, vai tāpēc, ka otram ir brilles, vai nav brīļu, vai tāpēc, ka otrs labi mācās, vai nav manā kompānijā. Un tas ir mums jāsaprot katram, gan lielajam, gan bērnam, ka vispirms mums ir vienam otru jāciena. Viņš varbūt nepatikt, bet es nedrīkst darīt pāri. Ja nu tomēr ir situācija, ka kāds bērns cieš no klases biedru vai skolas biedru apcelšanas, ņirgāšanās, zobošanās. Droši vien svarīgi saprast, kādreiz mēs visi pajokojamies savā starpā, un ja tie ir joki, tad mēs par to varam pasmieties, salapt, bet apcelšanās sākās tur, kur beidzas jokošanās, un kur viens nevar sevi aizstāvēt, bet kāds cits var tā kā metodiski darīt pāri. Un šajā brīdī, ja kāds bērns jūtas, ka viņu apceļ, un tas nav joks, tad pirmais droši vien, ko vajag mēģināt darīt, pateikt, man tā nepatīk, lūdzu tā nedari. Protams, jāpiemīt drosmē, lai acīs pateiktu tādus vārdus, taču dažreiz ar to ir pietiekami, lai turpmāk šīs attiecības mainītos. Bet ko darīt, ja tomēr tas nestrādā? Ja tev dara pāri, tad pirmais padoms ir griezties pēc palīdzības. Parunāt ar kādu pieaugušu cilvēku, nekaunēties no tā, jo nav tādas pieredzes, mēs nezinām visu dzīvi. Arī pieaugušie pieņem palīdzību, ja viņi apjūk un nezin kā. Bet tā sajūta, ka tev pazemo, ka tev spiež stūrī, ir pirmais signāls, kur būtu jārēģē un jāsaka kādam vai mammai vai tētim, es slikti jūtos, jo man dara pāri konkrētā veidā, kā man rīkoties. Pēc padoma vai palīdzības var vērsties arī pie skolotājas vai skolas psihologa. Pirmā palīdzība noteikti būs klases audzinātāja. Mazajās klasēs klases audzinātāja ir kā mamma, un katru dienu ir kopā ar bērniem. Lielākās klasēs varbūt klases audzinātāju bērns sastop tikai reizi nedēļā, bet viņa ir skolā, tātad ir jāuzmeklē, jāaiziet pie skolotājas un jāpasaka, man ir tāda situācija, mani apceļ, man dara pāri. Tas nav kauns, ka man dara pāri. Tā ir drosme, ka es parūpējos par savām vajadzībām un ka es runāju par to, kas notiek. Bieži vien skolēni nevēlas neko stāstīt ne vecākiem, ne skolotājiem, jo baidās, ka viņu rīcība tiks uzskatīta par sūdzēšanos. Sūdzēšanās ir aizspriedums patiesībā, jo es domāju, visu to nosaka intonācija. Ja tu ej un to sūdzies kā galīgi nevarīgs, tad saprotams, ka to arī var traktēt, un līdz ar to tu sev pozicionē kā upuri. Bet ja tu ej un informē, notiek tas un es jūtos tā un tā, tad tā nav sūdzēšanās, tā ir normāla situācijas risināšana. Un lūk, kāda svarīga ziņa visiem citu skolēnu apsmējējiem un pāridarītājiem. Klausieties uzmanīgi un iegaumējiet. Demonstrējot spēku, uzvedās cilvēki, kas iekšē ir vāji. Un man liekas, šitas ir tāds paziņojums tiem, kas dara citiem pāri, kad tikai vāji cilvēki pirmie sit, pazemo, apsmej un dara citādas nesmukas lietas.